Rīta Zālīte, esmu neirografikas instruktore, mācu cilvēkiem, kā ar šo metodu darboties, palīdzu apgūt un pastāstīšu šajā video, kādi ir mākslas materiāli nepieciešami neirografikas darbiem. Kā tad vispār izskatās šie darbi? Atkarībā no kompozīcijas tie var būt dažādu veidu, bet ko mēs redzam, ka šeit ir pamatstruktūra, kas ir veikta ar marķieriem. Šajā gadījumā melniem ir vidēji stiepjas un resnākas līnijas. Šeit arī melnais ir klasiskākais veids. Metodas autors Pāvels Piskarevs praktiski tikai ar melno gan arī vienmēr strādā. Viņš arī uzsver, ka tas ir maksimālais kontrasts, balts un melns, un kur mēs redzam, ir tieši tā, kāda ir šī realitāte. Melno marķieri ir lielais pluss tas, ka viņu ir viegli aizvietot. Viens melnais beidzas, paņem nākamo vienkārši iepērc jau laikus vairākus. Ar krāsainiem ir sarežģītāk. Te ir arī darbiņš ar zaļajām toņiem, te ir arī darbiņš ar sarkanajiem toņiem. Un, protams, varbūt citos toņos arī iesācēju līmenī labāk nekrāsot ar vairākām krāsām, bet visu darbu kā vienotu neironu tīklu tādu asociāciju veidot vienā krāsā. Savādāk jūs viegli varat sapīties meistarībā. Un šie marķieri tātad mums var arī būt tādi, kuros jau ir, tātad jau šīs te līnijas. Man patīk, es pērku šos melnos pat pie ķīniešiem lielās pakās un par lētām naudām, kur vienā jau ir 2 galiņi un ir vidējais un tievais, un tad resnajam man ir papildus šī līnija. Un ar sarkanajiem, protams, ir līdzīgi tievi, vidēji un resni. Tātad izveidojam šo struktūru. Tas ir neirografikas bāzes algoritma. Pirmais solis tēma, otrais solis kompozīcija, kur mēs ar šo strādājam. Apaļošanu mēs veicam, trešo soli arī ar tādu šo apvienošanu, kur ir apaļošana un dažādas nianses ar to. Un vēlāk iestājas krāsas. 4. punkts ir figūra un fons un arhitipēšana, ko mēs lietojam neirografikā krāsās. Kad es sāku zīmēt, mēs vēl aktīvi zīmējām gan ar šiem te tekstu izcēlējiem krāsojām, gan ar krāsu zīmuļiem. Šobrīd kā oficiāli materiāls, ar ko atzīst neirografikā un ar ko šī metode ir specifiska, ir tieši teksta izcēlēji, un krāsošana notiek ar tiem. Var paskatīties tīpaši, kā metodas autors vienmēr mēs varam mācīties, kā metodas autors zīmē, kā viņš krāso. Var citreiz vienkārši paskatīties. Vai arī ir kādi šie te, man piemēram, te ir tādi arī pustoņi, arī no ķīniešiem, kur ir pasteļtoņi teksta marķieri, daudz tonīšu. Nevienmēr viņi baigi atbilst tam, kas ir uz vāciņa redzams, bet var piešauties, kādi tie ir, lai paplašinātu to krāsu paleti un jūs varētu panākt to efektu darbā, kādu jūs vēlaties. Tas arī būtu galvenais. Ir, protams, citas nianses, un par to man ir atsevišķs video atrodams, kā strādāt uz melna papīra ar kādiem mākslas materiāliem. Bet, klasiskais veids lietotāja līmenī pārsvarā tās ir tieši baltais papīrs pietiekoši biezs, lai viņam nespiestos cauri, jo ar marķieriem zīmējot, ja jūs zīmēsiet uz tādu printera drukas papīra, spiedīsies cauri, papīrs ņurcāsies, krāsojot viņš var mest burbuļus, tā kā mums ir pietiekoši blīvs papīrs, no kura nespiešas cauri, un jūs varat veikt savu zīmējumu tā, kā jūs to vēlaties. Veiksmi darbā!